šoreiz mūsu raidījums brīvās sarunas top tādā Ziemassvētku noskaņā un atmosfērā. Un mums šodien viesu nekādu nebūs, būsim mēs paši. Pa kreisi no manis sēž mūsu valdes priekšsēdētājs Arnolds Babris, pa labi no manis komercdirektors Mārtiņš Sproģis un pa vidu es, Māris Trankalis. Un šo raidījumu mēs esam veltījuši mūsu produkcijas cienītājiem, kā arī visiem citiem Latvijas iedzīvotājiem, un vēlamies jums pastāstīt par to, kā mums ir gājis pagājušajā gadā, respektīvi šajā gadā, ko mēs esam sasnieguši, ko izdarījuši, un tāpat pastāstīt jums par saviem plāniem nākošajam gadam. Droši vien pirmajam došu vārdu Arnoldam, tīri strateģiski. Kā tu jūties pēc šī gada? Kāds tev viņš izskatās? Mēs izdzīvojām. Protams, kad gada sākums bija bēdīgs, diezgan neprognozējams, tādā ziņā, kad bija skaidri redzams, ka cilvēkiem pirktspēja nokritās. Mēs nevarējām noprognozēt ne izejvielas, ne cenas, ne pašizmaksas. Mēs taustījāmies, mēs meklējāmies, bet izskatās, ka mēs atradām optimālos risinājumus. Tā atgādināšu, ka mums nācās kolektīvam strādāt 4 darba dienas nedēļā, un tas, kad vasarā mums bija garā dīkstāv. Bija pavasarī, jā, bet tas bija arī, es uzskatu, ka tas mums tāds veiksmīgs kolektīvs risinājums bija. Tātad mēs strādājam tādā veidā gan efektīvi. Paldies Dievam, mums nenācās samazināt produkta kvalitāti, kā daudz ražotāji darīja, kad, lai pazeminātu cenu, tātad ielikuma normas, eļļas šķēdīšanā ar ūdeni, sliktāk izejviela, sliktāk iepakojums, tad mēs noturējāmies kvalitātes līmenī un pārējais. Tā kā principā es uzskatu, ka kopumā ir labi. Man pašam patikās tas, ka mums projekts iešūpojām aizgāja e-veikals, ja, teiksim, tātad cilvēki var pirkt, un tas, kad mēs noturējamies. Mēs esam noturējušies. Kopumā es uzskatu, ka tas bija tāds izaicinājums, un, protams, mēs nezinām, kas būs nākošais gads. Tāpēc, kad tās pašas zivju kvotas, kad 20% samazināja zivju kvotu reņģei un breitliņai, mēs pat šodien nevaram pateikt, kāda būs izejvielas cena 1. janvāra, tāpēc, ka zvejnieki arī nav nodefinējuši. Tā kā, es uzskatu, kad ir ok. Smagi, bet kopumā optimistiski. Jā, tas, kad arī kolektīvā, jūs jau paši zināt, ka kolektīvā mums ir nemainīgais sastāvs un mums nav vajadzīgi viesstrādnieki, kas ir ļoti labs rādītājs atšķirība no visiem pārējiem. Mums ir fantastisks kolektīvs atsaucīgs un mēs ar kolektīvu varam atklāt runāt un mēs kolektīvam atgādinām, ka no katra individuāli atkarīgs arī tas kopīgais rezultāts un man prieks, ka katrs lepojās par to, ka viņi var ražot, ka viņi ražo kvalitatīvu produkciju, un to mēs arī redzam, kā viņi paši pērk mūsu produkciju. Tad cilvēki pērk dāvanu komplektus, kombinē produktus, un tagad uz jauno gadu un Ziemassvētkiem ies ciemos ar to, ko paši saražojuši. Cilvēki lepojās, tas ir labi. Jā, man īsti nepatīk vārds patriots, bet es teiktu, ka mums ir patriotisks kolektīvs, tas ir jūtams visur un visās. Bet tā nav mūsu vaina, kad vārds patriots ir nodrās. Tā nav, bet doma ir pareizi. Jā. Mārtiņ, varbūt tu vari padalīties, jo tu esi kādu labu laiku šajā amatā komercdirektora, un pēc manām domām, es domāju, Arnolds man pievienosies, tu esi ļoti labi sev parādījis, gan kolektīvā, gan kā jauns un perspektīvas vadītājs. Kā mēs esam pārstāvēt, cik valstīs mēs esam, kā tev vispār ietur ar to tirgošanu? Kopumā jau, kā Arnolds iepriekš minēja, tad attiecīgi, pirktspējas kritums ir novērojams, tā tendence ir ar lejupslīdi. Attiecīgi, ja mēs runājam tieši par Eiropu, tur ir vislielākais kritums un tas būtiski mūs ietekmē. Ja mēs runājam par trešajām valstīm iet nedaudz vieglāk. Tur apmēram kritums ir kādi 15–17%. Bet, ja mēs skatāmies Eiropu un Latviju, tad Latvija ir apmēram 30% un Eiropā ir tie 40–50%. Un tas ir ļoti daudz. Ja mēs runājam, tas ir apmēram daudzumziņā, lai vieglāk būtu saprast. Ja pagājušo gadu mēs aizvadījām ar 19–20 miljoniem,
Kārbu. Attiecīgi kārbu, tieši tā. Tad šī gada izskaņā būs apmēram 16 miljoni. 20% krītums tas ir novērojams. Bet vai tas nav, kā tu domā, saistīts tomēr zināmā mērā tas Eiropas kritums ar to, ka šeit Baltijas valstīs un Latvijā tā skaitā tā inflācija bija mega liela? Es tomēr uzskatu 30-35% pēc fakta, ne pēc statistikas, un Eiropā tā inflācija tomēr tāda nebija. Viņi nesaprot to, kāpēc. Tā. Nē, noteikti es tā piekritīšu. Ir tā, ka ja Latvijā pēc oficiāliem datiem mums norāda apmēram 30%, nedaudz varbūt vairāk, tad attiecīgi būtiski mūs ietekmē tas, ka attiecīgi Eiropā dažādās valstīs ir kādi 13%, 17%, un tad, kad mēs attiecīgi ceļam šīs cenas, cilvēki, attiecīgi gala patērētājs nesaprot, kāpēc mūsu produkcija ir tik dārga plauktā. Un tad ir, protams, arī konkurenti, ne tikai es runāju par Latvijas uzņēmumiem, bet arī par citu valstu. Ir attiecīgi šī dempingošana, attiecīgi pēc iespējas zemākas cenas piedāvāšana, un ar tādu, es teiktu, ka tā ir ilūzija, ka viņi tādā veidā gūs savu lielāku apjomu. Nē, nebūtu, nē. Nu, tas ir tas pats, ja mēs paši iegādājamies veikalā konzervus, un mēs pamēģināsim kādu produktu, un viņš būs zemākas kvalitātes, mums pēc tam, nezinu, sāpēs vēders vai kas, un attiecīgi tad mēs sapratīsim to, ka mēs negribam vairs viņus ēst, mums negaršos vairs tās šprotes, un tad attiecīgi būs tas kritums arī gala patērētāji. Savukārt, ja mēs sāksim izvēlēties kvalitāti, tad attiecīgi mēs arī ļausim, nu, kā saka, dzīvot šiem zīvrūpniekiem. Nu jā, es pievienojos Mārtiņam tajā lietā, kad mūsu tas stūrakmenis vienmēr ir bijusi kvalitāte, un mēs viņu regulāri kontrolējam. Un tā kā Arnolds bija iesūtījis ziņu par to, kur kaut kādā ārvalstu mēdījā bija paši Krievu ražotāji atzinuši, ka viņiem ir kritums realizācijā par 30%. Tā pašā laikā piebilstot, nu jā, bet nekvalitatīvi produkti. Ja. Tieši tā, tas ir cēlons, ir tas, ka patērētājs vairs negrib lietot. Un patērētājs vairs negrib ēst konservus, ja viņš vienreiz ir nopircis nekvalitatīvu kārbu, atvērs vaļā un varbūt pat izmetis, tad nav ko gaidīt, kad viņš pirks atkārtot to visu. Ja. Tā kā, lai vai kā, protams, kad ražot daudz ir varbūt arī ekonomiski pamatot un izdevīgi, bet tas, ka mēs pakāpeniski zaudējam daudzās valstīs tirgus, tieši produktu patērētājs, tā nav laba tendence. Un arī jāņem vērā tas, kad ir parādījusies pavisam cita ēšanas kultūra, ir dažādi šie te fast food, tie ātrās ēdināšanas restorāni, kur jaunā paudze vairāk izvēlās šo te virzienu un uz konserviem, ja viņi nebūs kvalitatīvi, mēs viņus nemaz nepierunāsim. Pilnībā var tev piekrist, tāpēc, kad pirms es pats sāku strādāt brīvajā vilnī, man interesi par zivju konserviem, es zināju, kas tas ir, jā, man patika ķilau maizīti, man patika kādu šprotmaizīti, bet tā, ka es ikdienā iet veiklā un izvēlētos, vai es nopirku kaut ko tādu, vai es paņemtu tomēr vistu vai lielopu vai kaut kādu citu produkciju, tad atnākot strādāt brīvajā, tiešām tās pirmdienas mums ir degustācija laiks, un ja pirmajās degustācijās es īpaši nesapratu, kāda ir atšķirība tām šprotēm, piemēram Rīgas šprots, kas tur brētliņas tā tālāk, man viss garšoja pēc zivīm, visi garšīgi, bet ar laikam ejot, tu pa lielam saproti tās visas īpatnības, katru niansi, tu kļūsti savā ziņā par tādu nelielu ekspertu tajā visā. Un tev ir daudz vieglāk arī, protams, ka pārdošanā pēc tam gala patērētājiem paskaidrot, kā tas viss top, attiecīgi aicināt pie mums uz rūpnīcu, izvest attiecīgi parādīt, kā mēs strādājam, kāds tas ir roku darbs, un tad attiecīgi gala patērētājs noteikti visi, kas ir bijuši, es tagad varu apgalvot 100% par saviem klientiem, visi pēc tam attiecīgi nāk ar verdiktu to, ka, jā, tagad man ir skaidrs, kāpēc jūs konzervi maksā tik. Tāpēc, ka viņi redz, ka tas ir roku darbs, kā cilvēks strādā, cik tas ir kvalitatīvi, un neviens jau arī, protams, neaizmirst to, ka cik ilgi mēs arī pastāvam. Mūsu zīmols attiecīgi ir plaši zināms jau ļoti daudz ko. Paldies tev. Es no savas puses tikai varu piebilst varbūt nedaudz tādu informāciju, kur vēl īsti nav apstiprināta par to, ka mums jau vēl gada pārskats nav, bet jāsaka tā, ka mums šī gada rādītāji noteikti būs vēl labākā pagājušā gada.
Un rentabilitāte mums būs daudz augstāka arī nekā pagājušā gadā, bet skaitļus es vēl nenosaukšu tādēļ, ka gads vēl patiesībā nav beidzies, gala nav savilkti, bet stabilitāte mums ir atnākusi atkal mājās. Pēc kaut kāda ilgāka laika, pēc visām šīm te sankciju lietām no Krievijas puses un pārējos tirgos. Protams, pasaulē tā situācija joprojām ļoti nestabila, kā mēs redzam, tur Izraēlas konflikts ar Palestīnu un tāpat tās visur kaut kas sāk šūpoties Armēnija, ar Azerbaidžānu un tam līdzīgi, ja. Bet tai pašā laikā mēs esam pārliecinājušies, ka kvalitāte tomēr ir atslēga, teiksim, pie patērētāja. Arnold, tev varbūt kaut kas vēl piebilstams? Es gribētu piebilst to, ka skatītājiem, klausītājiem jāsaprot, ka tas, ka mēs nostrādājam ar peļņu, ja, tā peļņa visa aizies uzņēmumā. Un vēl viena lieta, ja viss palika pa 40% dārgāks vienā rāvienā, ja, tad reiķinieties, kad apgrozāmie līdzekļi mums vajadzīgi pa 40% lielāki. Ja, un ņemot vērā visu nestabilitāti, mēs esam spiesti palielināt apgrozāmo līdzekļu. Tā kā tas, ka mēs pasakām, ka mums ir peļņa, ja, teiksim, tad es... Un bankas nemaz naudu tā baigi negrib dot tagad. Bankas naudu kredītus nedod, ja, un tātad visiem skatītājiem jāsaprot, ka tā visa peļņa aizies tikai priekš tā, lai rūpnīca varētu turpināt strādāt. Jā. Drīzāk mēs paspērsim soli uz priekšu, lai mēs neiekristu un, kā saka, nebūtu zem ūdens, tāpēc, kad atceramies, ka algas tiks palielināts, tas ļoti daudz ietekmēs un, attiecīgi, mēs nodarbinām tik daudz cilvēkus. Tad vēl ir faktors tas, kad attiecīgi zveju kvotu samazinājums bija jau pagājuši gadu, bet tagad būs vēl viens tieši tāds pats, vēl 20%. Tas būtiski var ietekmēt. Un attiecīgi tas, kad kvalitīva izēviela, viņai cena pa lielam iespējams pat paliks dārgāka, bet tas, kad, ja mēs runājam vienkārši par skumbriju sardīnu, jā, viņi varbūt būs tajā pašā cenu diapazonā, bet kvalitīva izēviela būs ļoti grūti dabūt un atrast. Tas tagad jau ir jūtams, kad atsūta paraugs, viņi brīžiem nemaz nav tik perfekti un nākas vienmēr izvēlēties to labāko. Cik daudz mēs esam izbrāķējuši, jā. Tā ir. Labi, kungi, varbūt par nākotni tu kaut ko gribi, par nākošo gadu, kā tev plānē? Par nākošo gadu tātad plāni, tātad tas, kas jau ir iezīmējies, kad konceptuāli mums ir iedot piekrišana, kad mēs piekrišana par to, kad bio-ogu audzētāji, kur mēs saldējam ogas, mēs šķirojam un mēs uzglabājam, ka viņi konceptuāli deva piekrišanu, ka mēs mazumtirdzniecībā varēsim tirgot Latvijā, Baltijā. Ja? Tātad tas mums tāds attīstības virziens. Nākošais mēs turpinam strādāt pie pilnīgi jaunajiem veidiem. Tātad ir iestrādnes, kur mēs gribam, mēs jau tāpatās esam inovatori, ja, teiksim, daudzās lietās, bet mēs redzam vēl nišas, kurās mēs varam iet. Un, protams, mums jāturpina attīstīt veikals, tāpēc, ka ir tirdzniecība un tieši tie, kuriem ir ļoti svarīga cena, par rūpnīcas cenu viņi var dabūt produktu. Cita lieta, ka jāņem ir rūpnieciskais iepakojums, bet tie, kas patstāvīgi lieto vai kooperējās, tad var dabūt labāku cenu. Jo lielveikalu uzcenojumi diezgan dramatiski. Es domāju, ka mēs jau samazinājām tomēr to pašu maksimālo iepakojumu tik lielu, ka praktiski, ja kaimiņš ir kaimiņu, vienojās, tad var jau paņemt. Ir cilvēki, kuri ir sapratuši zivu konservu priekšrocību. Tas, ka viņi tikai termiski sterilizēti, ka tur nav konservanti, tas, ka produkts ir labs, tas, ka viņi var kombinēt ar dārzeņiem, ar makaroniem, ar īsiem un visu pārējiem, kad tas ir ērti. Ja? Cilvēki tomēr iet uz fast food, ja? Tāpēc, kad nav laika gatavot un nav laika krāmēt. Slinkums. Arī slinkums, bet tā ir vesela kulinārijas zinātne, kā izmantot zivu konservus. Es pats lietoju, man personīgi, man favorīts ir šprots, ja, teiksim, ar kartupeļu biezeni. Ideālais variants. Un eļas iekšā kartupeļu biezeni un tas kūpinājums, tā labākā kombinācija, manuprāt. Es jau visu laiku gaidu, kad mēs palaidīsim realizāciju, teiksim, tā sēriju veidāt šo te mazsālīto brētliņu, kas būs sasaldēti. Jā, tas ir tas, ko tu pieminēji, kad pašreiz visi šie te kulinārijas izstrādājumi, kas ir no zivīm, viņi ir piebāzti ar dažādām vielām, kuras
nav īpaši labas organismam, es tā teiktu, bet tas mūsu risinājums būtu tāds, ka mēs pievienojam garšvielas, sāli, pat nedaudz, lai viņi būtu tiešām mazsālīti, un sasaldējam. Tad tas Benzātu mēs neliekam, konservanti, Un viņš patērētājs atnāk mājās, ieliek saldētavā, viņš lēnām atkūst, un viņš ir ļoti garšīgs. Jā, un garši ir pilnīgi cita, un galvenais, kad arī veselīgi. Man patīk tas, kad Francijā tagad viņiem sākusies kustība, kā atsakās no konservantiem, tāpēc, kad franči bija pirmie, kas ievies, kas bez bifenola iepakojums. Tagad, ja viņi vēl spiedīs uz to, ka atbrīvoties no konservantiem, kas būtiski ietekmē veselības stāvokli, tad šo produktu pieprasījums palielināsies. Skaidrs, tātad tev strateģiskā vīzija ir, kā mēs attīstamies un radam ko jaunu un priekš saviem patērētājiem. Mārtiņ, tev arī ir plāni? Protams, 24. gads jau tuvojas. Attiecīgi lieta ir tāda, kad 24. gads jau ir tepat aiz stūra, un tas, ko es redzu, priecē ļoti, tas, ka ir janvārī jau pasūtījumi, klienti jau ir iesūtījuši pasūtījumus, un janvārī es redzu tiešām tādā ziņā uz pozitīvas nots, kad viņš būs tāds pats mēnesis, kā pagaidām pāris mēneši iepriekš. Kas attiecās uz tālākiem plāniem, protams, kad es redzu, ka būs kritums, jo neatkarīgi ņemot arī, protams, vērā to, ka mēs cenas ceļam tagad, diemžēl, bet atkal cēlām pagājuši gadu, esam spiesti to darīt vēlreiz, iemesli jau tika paskaidroti, bet es domāju, ka gala patērētājs jebkurā gadījumā izvēlēsies kvalitāti. Tie, kas zina mūsu, kā brīvo vilni, tie attiecīgi turpinās iegādāties. Protams, ļoti labi ir tas, ka mums e-veikals tiešām šomēnes ir decembrī iekustinājies ļoti labi. Tas pats arī, ka mēs, kā teikt, veicam šo eksperimentu ar dāvanu komplektiem, tie tiešām mums pasūtījumi nāk un iet, ir apmēram 30 pasūtījumi vidēji dienā. Pēdējo 5 dienu laikā ir tiešām ļoti daudz. Un cerams, ka attiecīgi turpinās cilvēkiem iegaršoties mūsu konzervi. Es ceru, ka arī jauniešiem sāks, kā saka, radīt interesi mūsu produkciju. Jo, manuprāt, tā galvenā atslēga ir tas, ka, lai tā tava pirmā pieredze būtu ar kvalitatīvu produktu. Jo, ja tā pirmā pieredze iesāksies ar produktu, kas ir zemes kvalitātes, varbūt zemākas cenas, noteikti zemākas cenas, tad attiecīgi pēc tam ir iespējams saindēties, ir iespējams sajusties slikti vai kāds, kā jau minēja, vēdersāpes, varbūt visādi var gadīties ar oksidējušos zivi. Bet galvenais es teiktu, ka mums ir turpināt iet kvalitātes virzienā, un tad arī attiecīgi gala patērētājs iegādāsies mūsu konzervus. Tu kaut kur plāno braukt arī, kaut kur vest rādīt mūsu? Protams, mums ir 24. gadā paredzēts izstādes, apmēram pagaidām, cik es atceros, bija 6 līdz 7. Un tas ir apmēram sākoties februārī mums ir pirmā izstāde, kas ir apvienoties Arābu Emirātos, Gulfoods, un attiecīgi pēc tam nākamēnes mums ir Tokija. Un tad, protams, ikgadējās izstādes, kas mums ir Vācija, Francija, Spānija, un tad attiecīgi vēl mēs aizbrauksim uz Ņujorku. Protams, ir izstāžu saraksts ir daudz plašāks, bet mēs izvēlamies un izanalizējam, kas mums būtu aktuāli, attiecīgi satikt jau esošos sadarbības partnerus, satikt attiecīgi potenciālos sadarbības partnerus un, kā saka, nodibināt jaunas sadarbības iespējas. Kas attiecās vēl, ja mēs skatāmies par izstādēm, tad ir ļoti novērojama tagad tendence, kad es par cik visās izstādēs pēdējās esmu piedalījies, ir tā, ka ja iepriekš bija ļoti daudz cilvēku tiešām, kas nāk un ņem katalogus, mēģina tevi pārminēt vairākus vārdus, tur interesēs, stāv piemēram kaut kādi 10 cilvēki pie tavu stenda. Tad šobrīd ir tā, ka nāk konkrēti ar vīziju, to, ka viņš zina, kas tu esi, un viņš paskatā vai ierauga tavu produkciju vitrīnā, un viņš runā uzreiz par nopietnām lietām. Vairs nav tā, kā saka, nav pūlis un nav tā liekā runāšana. Nāk tiešām ar vīziju, ko viņi grib no mums, un attiecīgi, kā arī mēs gribam sadarboties. Labi, es domāju, ka mēs esam daudz pastāstījuši saviem skatītājiem gan par to, kā mums gāja, gan par to, ko mēs tālāk darīsim. Arnold, varbūt tu pāris vārdos vēl, ko tu vari nobeigumā novēlēt vai
Nu, ko es varu novēlēt, tātad mums visiem šajos grūtais laikos pārvarēt visas grūtības, būt pozitīviem, enerģiskiem, veselīgiem un dzīvespriecīgiem, strādāt, ir tikai darbs, rada pievienotā vērtība, neslinkot, rūpēties par seviem un tuvākajiem, un viss būs. Ja mēs mērķtiecīgi strādāsim, darīsim to, kas ir jādara, viss sakārtosies. Arši. Mārtiņ. Es teiktu tā, attiecīgi, lai nākamais gads mums būtu tikpat attiecīgi labs un vēl labāks, un pārējiem es varu novēlēt tikai priecīgus svētkus un laimīgu jauno gadu. Nu jā, es arī pievienojos kolēģiem un jāsaka, ko es no sirds gribētu pateikt paldies Brīvā Viļņu kolektīvam par šo te darbu. Pašaizliedzīgo visās nodaļās, tas ir sagāde, realizācija, finanšu nodaļa. Tur, nu, tiešām Arī parastie strādnieki. Arī parastie strādnieki paveic gigantisku darbu, jo katrs cilvēks mūsu uzņēmumā šajā organismā, viņš ir ļoti svarīgs, lai tas organisms normāli funkcionētu, lai normāli strādātu. Tas ir tā kā dzīves organisms, jo mēs tur dzīvu cilvēki esam iekšā. Un tāpat tās mūsu patērētājiem es novēlu veselību, saticību, labu apetīti un lai jums garšo zivis. Paldies, kolēģi, uz redzēšanos. Veikli.